Mīļie draugi, atkal prieks būt kopā. Sveicu jūs šajā vakarā, šajā sestdienā. Un tā patiešām ir liela iespēja, ka mēs varam būt visi kopā. Un varbūt arī kāds vēlāk attālināti šo skatīsies. Mans vārds ir Imants Miezis. Esmu vīrs, esmu tēvs, esmu vectēvs, esmu kolēģis, esmu draugs. Jā, esmu mācītājs arī Īrijā. Un šī ir video podcastu studija 316.lv. Un vienmēr saku paldies, ka piedalieties, paldies par laiku, paldies, ka dalāmies ar šo labo vēstu un līdz ar to apzināti mēs paplašinām robežas visam labajam un kādam īstajā brīdī tas tiešām var noderēt. Un pirms sākam mūsu svētvakar pārdomas, jūs redzat, mēs pārslēdzu kameras, ārā ir fantastisks laiks, ārā ir pavasars, ārā ir 1. jūnijas. Un šodien mēs pievērsīsim uzmanību rakstītajam vārdam, kurš šodien ir uzrakstīts no Filipiešiem, no Pāvila vēstules Filipiešiem. Un tā ir mūsu gada grāmata, baznīcas gada grāmata. Un Filipiešiem apostols Pāvils raksta saviem draugiem tādu skaistu, iedrošinošu vēstuli. Filipi ir tāda maza pilsētiņa Grieķijas teritorijā. Es ilgi meklēju Google mapu, kur viņi var atrast. Un patiešām, ja tā skatāmies Atēnas, tur ir vairāk uz dienvidiem, gar krastu, un tad vidusjūra, tur uz augšu ziemeļaustrumu pusceļā līdz Turcijas robežai. Un te man tiešām atmiņā nāk kāds dievkalpojums mūsu baznīcā, kur ir vecās derības lasījumi, ir jaunās derības lasījumi. Un viens vīrs reiz aiz uztraukumu vai kādā veidā sajauca vietu nosaukumus. Un viņš teica, lasījums no Pāvila vēstules Filipīniešiem. Un tas tā mūsdienīgi skanēja, un mēs tā sasmaidījāmies, bet jā, tas patiešām bija skaisti, un kāpēc gan ne? Filipīniešiem arī. Ja tā būtu, ja katrai tautai būtu kāds novēlējums, kur dzīvot, kā dzīvot, kā attiekties pret svētām lietām, kā attiekties vienam pret otru, teiksim, vēstuli latviešiem. Vēsturiski Pāvila laikā toreiz nebija ne latvieši, ne Latvijas valsts. Tas gan. Bet mums ir, mīļie, Bībeles tulkojums latviešu valodā. Bībele latviešiem, pilna Bībele, pilna Dieva atklāsme. Un tas ir fantastiski, ka mēs varam lasīt šo te rakstīto vārdu Filipiešiem 4. nodaļā. Un 6. pantā mēs lasām sekojošus vārdus. Un mēs redzam, mūsu gada grāmatā tas ir šeit. Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības, lai top zināmas Dievam, ikvienā jūsu lūgšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. Un jā, es domāju, ka vislabāk būtu jau izlasīt visu šo domu tā neizrauti pavisam no konteksta kā vienu teikumu. Un tur ir rakstīts sekojoši. Nezūdieties nemaz, bet jūs lūgumu, lai nāk zinām Dievu priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Beidzot, vēl brāļi, kas vien ir patiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet. Un ko jūs esat mācījušies un saņēmuši un dzirdējuši un redzējuši pie manis, to dariet, un miera Dievs būs ar jums. Un es atkal ņemu mammas bībeli,
1926. gada bībeli. Un tur tā mazliet senlaicīgi, bet tā plašāk atkal mēs varam saprast. Nebēdājieties par neko, bet jūsu lūgšanas visās lietās, lai pie Dieva top zināmas caur piesaukšanu un pielūgšanu ar pateikšanu. Un vēl, brāļi, visu, kas patiesīgs, visu, kas godīgs, visu, kas taisns, visu, kas šķīsts, visu, kas mīlīgs, visu, kam laba slava, ja ir kāds labs tikums un ja ko var teikt, to liekat vērā. Un tas Dieva miers, kas augstāks nekā visa saprašana, tas pasargās jūsu sirdis un domas Kristus Jēzus. Un gan jau, mīļie, ir kāds vēl labāks tulkojums tuvāk oriģinālam, piemēram, grieķu, sengrieķu. Tas var tikai padziļināt šo Pāvila tekstu dziļumu, šo plašumu. Tiešām, cik daudz dziļu domu te ir, cik daudz labu padomu, kā dzīvot, kā attiekties pret dzīvi. Gan viņa laika cilvēkiem, un gan no mūsu laika 95. gada, gan no 1965. gada tulkojuma izdevuma, gan no senākajiem. Patiešām kāds mierīgs spēks, mīļie, ir šajos vārdos. Kāda tur ir dzīves pārliecība. Mazā Filipa pilsētiņa, kurā visticamāk tikko bija radusies kristīga draudze, viņa saņem gudra cilvēku vēstuli iedrošinājumu. Visticamāk, varam domāt, ka līdz Pāvilam bija nonākuši kādas ziņas, un iespējams tas bija gēnos arī grieķiem, un te tas vārds par zūdīšanos, par raizēšanos. Un es domāju, ka mums latviešiem tā ir ļoti saprotama emocija, raizēšanās. Ja nu šitas notiek, ja nu vēl kaut kas, ko tad darīsim? Un tad tie pieņēmumi, nedrīkst teikt nevienam, ka tev iet labi, kāds vēl noskaudīs. Ja? Un ir tā, ka cilvēkiem reizēm viss ir slikti. Un politiķi ir slikti, un valdība ir slikta, un 4 gada laiki ir slikti, un baznīca ir slikta. Baznīca ne pēc tavas sapratnes un pēc tava prāta. Un reāli tu šādi sevi nostādot reizēm, tu uzkurini sevi, reizēm arī citus, un pazaudē laiku dzīvot. Pazaudē cilvēkus. Jo tavā iedoma pasaulē viņiem ir jābūt savādākiem, pēc tava tēla un līdzības. Politikai jābūt savādākai, valdībai jābūt savādākai, baznīcai jābūt savādākai, sievai jābūt savādākai. Un kādi, kam ir brīvāks laiks, kādi vēl pat spēja radīt sazvērestības teorijas, kāpēc tas viss notiek, kāpēc viss tur tā un šitā, un kam tas ir izdevīgi. Un cilvēks dzīvo tādā burbulī, zaudē laiku, zaudē attiecības, īstenībā pazaudē kādas iespējas, kuras Dievs uz paplātes ir tā kā pienesis klāt, bet cilvēks jau to neredz. Pat neskatās uz to pusi nemaz. Un tā vietā, kur tas labais padoms gan filipiešus, gan filipīniešus, gan latviešus aicina, daudz labāk taču ir dzīvot, izejot no šādas opcijas. Tīpaši garīgajā pasaulē, no kuras mēs zinām, viss sākās no sirds, no domām. Un tas aicinājums lūdzu kļūst redzīgs un dzirdīgs par šīm labajām lietām. Un zini, kur tā ceļš ved. Un mēs lasījām. Un tas Dieva miers, kas augstāks nekā visa saprašana, tas pasargās jūsu sirdis un jūsu domas. Tā labā domāšana, tas pasargās sirdis un domas, un Dieva miers ienāks tevī. Jo kas viens patiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, par to domājiet, Pāvils saka. Un mīļie,
te un arī visā Bībelē nav ne vārda par to, ka mums kā strausam būtu jābāž galvu smiltīs, lai neredzētu to, kas notiek visapkārt. To, kas notiek pasaulē, tie notikumi. Mēs redzam attieksmi cilvēkam pret cilvēku ir šausmīga, bet tu to nelaidi sevī. Tev Dievs palīdz to nelaist sevī. Palīdz neļaut šai sajūtai valdīt par tevi. Tas ir lūkšanas spēks. Dievs katram ir devis laiku, kurā dzīvot, kurā rosīties. Un laiks rit. Rokoperā Lāčplēs bija šie vārdi laiks, kā smiltis tek cauri pirkstiem. Netērējam laiku, lai šausminātos, lai zūdītos, lai ecētos, kā saka. Esam informēti, bet domājam par to labo, domājam, ko labu varam attīstīt, ko labu varam veidot, kādu labu projektu uzrakstīt. Lai cilvēkiem, lai tai vietā, kur tu esi, kur tu dzīvo, jā, lai pasaulē būtu kāda laba izmaiņa caur tevi. Pavisam vienkārši mājās, ko labu mīļam cilvēkam var izdarīt. Un lai varbūt kāds smīna vietā sāktu smaidīt. Lai tajā pasaulītē, kur tu esi nolikts, ģimenē, draugu lokā, darbā, lai tas gaišums, saule, miers, caur tavu attieksmi vienkārši staro, un arī viss mainās. Un turpat netālu Pāvils atkal saka, dzīvojiet tā, kā tas ir Kristus evaņģēlī cienīgi. Un kad viss labais izdodas, priecājieties. Viņš saka, priecājieties. Priecājieties par to. Un tas, ko mēs šajos vakaros darām, Pāvils mani un tevi iedrošina. Viņš raksta, bet jūsu lūgumu, lai nāk zinām Dievu priekšā ar pateicību, ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Nu, neaizmirsīsim pateikties gan par jumtu virs galvas, kaut vai par īrētu jumtu, par kurpēm kājās un varbūt ne pašām krutākajām, bet tās tomēr ir apautas. Pateiksimies par ģimeni, par mīļiem cilvēkiem, kurus Dievs ir iedevis, dāvājis. Dāvājis uz laiku, starp citu. Un nebaidīsimies Dievam, ko lūgt, un uzticēt savas vajadzības, savas domas, vēlmes, par veselību, par dzīves prieku. Un ticiet man, uzticot tās radītājam, tēvam, kurš visu redz un zina vislabāk. Gan par to, ka no kā tevi vajag pasargāt šajā brīdī, lai tu nesagriez pirkstus. Gan to, ko tev šobrīd patiešām vajag. Un pāri visam, lai tas, ko tu lūdz, lai tas varētu nest svētību gan tev pašam, gan citiem, kuri ir ap tevi. Lai dzīve ir gaiša. Un tad ar atvērtu sirdi un atvērtām rokām Dievu priekšā, lai atceramies Zālamanu, kurš nelūdza bagātību, nelūdza slavu, bet viņš lūdza Dievam gudrību. Un Dievs to deva. Un deva daudz. Tātad nebaidīsimies nosaukt lietas vārdā, kuras ir mums, mūsuprāt, nepieciešams. Dievs zina, Dievs palīdzēs. Un visas sāpes, visu nedrošību, šaubas, par veselību, par visu, par bērniem, par mīļajiem. Uzticam Dievam. Dievs ir tēvs, kurš rūpējas. Un iedrošinam un sūtām labu vēlējumus arī šīs nedēļas jubilārai Ingai Dargačai. Inga, viņas visa ģimene patiešām ir Dieva svētīta. Un es zinu, attiecības ar Dievu tur ir viena no galvenajām prioritātēm. Un Kristus dzīves piemērs, lai dzīvojot un iepazīstot to vēl vairāk, katru baltu dienu, Inga, lai viss labais izdodas. Lai ir dzīves prieks, lai ir pateicība, lai ir lūkšanas. Debes Tēvs svētības tev un ģimenei vēlam patiešām. Mīļie, mēs tagad lūksim. Tēvs, ļauj, ka atkal nākam pie tevis. Mēs pateicamies par aizvadīto nedēļu. Pateicamies par visām labajām iespējām, ko tu mums šajā nedēļā devi. Pateicamies arī par visiem izaicinājumiem, kas bija šonedēļ mūsu dzīvēs. Paldies par šo pavasari. Jā, gandrīz jau vasaru, kad tavs
labais nodoms, tavs radītāja labais nodoms piepildās dabas skaistumā, kad dabas procesos, kuru autors esi tu, mēs varam tikai būt tajā un priecāties par to. Mēs varam tajā dzīvot. Paldies! Paldies, ka mēs ar savu dzīvi un savu attieksmi varam piedalīties tā kopšanā, ko tu esi radījis, jā, kopā ar tevi. Paldies, Tēvs, par žēlastības laiku. Paldies par veselību. Jā, kādreiz tā klibo kādu apstākļu dēļ, reizēm mums nezinām iemeslu dēļ, bet kādreiz arī mūsu pašu nepareizu izvēļu dēļ. Kādreiz tevis doto skaisto ķermeni esam varbūt pārslogojuši, neesam pietiekami atpūtušies, neesam bijuši pareizā attieksmē pret tavu dāvanu mums. Piedod, Tēvs, jā. Piedod, Tēvs, ja tā, lūdzu, dod mums katram savu gudrību, jo katru tu mūs esi iecerējis un veidojis savādāku. Katru pēc sava labā plāna. Paldies, ka katram no mums tu esi pieejams. Katru no mums tu samīļo. Iedrošini, dod spēku un dod gudrību. Tēvs, atkal tavās mīļajās rokās liekam lūkšanu par šo pasauli kopumā. Ar visu to neskaidrību, ar sāpēm, ar nemieriem. Kāru, visu, kas notiek, ko redzam visapkārt, Tēvs, esi žēlīgs. Aptur, izmaini cilvēku ļaunumu. Cilvēku vēlmi darīt viens otram pāri. Tēvs, sāc no mums. Mēs zinām, tavas valstības plāns ir pavisam savādāks. Tas balstās Jēzus Kristus mums atstātajos dzīves un attiecību modeļos, tādos, kur galvenā vieta ir mīlestībai, piedošanai, cerības došanai, nenomētāšanai ar akmeņiem, gan reāliem, mūsdienīgiem ložu, bumbu un granātu veidā, gan arī morāliem, ar izteiktiem vārdiem, kur spēj pazemot vienam otru, iznīcināt un nogalināt. Tēvs, tava dēla, Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam gudrību. Kā dzīvot mums tā, lai gan mums, gan tiem, kuri ap mums būtu vieglāk. Lai caur mums, caur mūsu domām, vārdiem un darbiem svētība būtu visam. Lai mēs būtu tie, kas tavu drosmi, tavu pārliecību, tavu mieru ienesam visur. Lūdzam gudrību katram vienam, kas šeit esam kopā un kas pievienosies arī vēlāk. Tēvs, tavas svētījošās rokas ir pār mums. Un nākam visi pie tevis kopā, uzticoties, tev sakot paldies, ka esi mūsu pirmais atradzis, ka mēs drīkstam un varam aizlūgt vienam par otru. Patiešām, un aizlūdzam par mūsu draugiem, par darba kolēģiem, par šo zemi, kurā dzīvojam, par mūsu tēva zemi Latviju, par cilvēkiem tajā, gan tos, kurus pazīstam, gan nepazīstam, par valdībām un varām. Un ļauj mums atkal saukt vārdā mūsu mīļos, tos, kurus ieslēdzam šodien mūsu aizlūgšanā. Lūdzam par Arvi Vanagu, viņu veselības problēmās. Tēvs, pieskaries. Lūdzam par Zitu no Liepājas. Tēvs samīļo. Tēvs, tavs labais prāts vislabākajā veidā, lai piepildās Zitas dzīvē. Lūdzam par veselības problēmām. Lūdzam atjauno visu. Atjauno garu, dvēseli, arī miesu. Mēs ticam un zinām, tu dzirdi mūsu lūgšanas. Tēvs, lūdzam par Andri, uzlabo veselību. Paldies tev, ka tik daudz labs atkal ir kaut kas noticis. Joprojām ieslēdzam aizlūgšanās Arti. Par muguras problēmām, Tēvs, dod īpašu gudrību, kā labi strādāt un kā arī labi gādāt par tevis dāvāto ķermeni pareizi. Un kopā ar Simonu pateicamies par dēla veiksmīgu operāciju, kungs. Lūdzam svētī visu ģimeni, lai tava gaisma gan vārdos, gan darbos ir redzami caur viņiem. Pateicamies kopā ar Edgaru un Simonu par meitiņu Eliāni, kurai jau ir 3 gadu jubileja šodien. Tēvs, tavs labais prāts, tavs miers, tavs prieks, lai ir ar viņiem it visā, ko viņi dara. Lūdzam joprojām, Tēvs, par Eviju, par slimību. Tēvs, stiprini. Palīdz rast padomu, dziedini no bailēm, no nedrošības. Kā vienmēr, kopā ar Nijolīti, sakām tev paldies, ka esi blakus ikdienā. Tavās rokās liekam Kristapu.
Tēvs, lūdzam par ikvienu, par visiem mūsu draugiem, kuriem ir alkohola un citu atkarību problēmas. Uzrunā ikvienu, izrunā katru īpašā veidā, kungs. Ieslēdzam lūkšanās Aivu, Tēvs. Un pateicamies par Oļegu, kurš apzināti ir spēris soli, lai dzīvotu veselīgu dzīvi, veselīgu dzīvesveidu. Tiešām lūdzam, dod spēku, dod gudrību, dod mieru un pārliecību, ka tā ir labi un pareizi. Tevs, lūdzam par Dzidru. Lūdzam pieskaries īpašā veidā. Atjauno tos veselīgos procesus, veselību. Tevs, lūdzam par Dzidras veselību. Dod gudrību gan viņai, gan ārstiem, vadi visus savā gudrībā dziedina. Kopā ar Intu pateicamies par visu labo, ko dodi. Lūdzam vēl vairāk. Dod spēku dzīvot, prieku dzīvot, svētī ar labu veselību. Ieslūdzam aizlaikšanās Gunti Galvijā, kungs. Pateicamies kopā ar Mareku par laiku, kur tu viņam esi devis dzīvot. Vadi plānus, dod spēku, izturību un gudrību. Aizlūdzam par Ditu, par Gaidu. Aizlūdzam par Ilzi, kungs. Lūdzam par Vitautu un Ilzi, par viņu ģimeni. Un īpaši pieminam arī šīs nedēļas jubilārus, Tēvs, no mūsu draudzes, tavās rokās. Ieliekam un lūdzam kopā ar Ingu, kungs. Svētī viņu, svētī Ingu, svētī visu viņas ģimeni. Uzturi viņus savā patiesībā, savā gaismā, lai viņi var rādīt tavu gaismu visiem, kuri ienāk vai iziet no viņu mājas, visiem, ar ko viņi satiekas. Tev lai gods par to, kungs. Lielais Dievs, paldies, ka tev vienīgajam varam uzticēties. Tu esi mūsu Tēvs. Un ļauj mums šobrīd katram klusajā sarunā ar tevi, katram no mums uzticēt tev savus draugus. Jā, arī nedraugus, gan tos, kuri mūs saprot un arī nesaprot, un arī varbūt mēs kādu reizēm nesaprotam, tomēr nākam pie tevis, savās sirdīs izčukstot un aizlūdzot par ikvienu. Tavās rokās liekam visus mūsu mīļos, lai kur viņi arī šobrīd būtu. Te Īrijā, Latvijā, Anglijā vai citur pasaulē. Lūdzam tavas sargājošās un svētījošās rokas pār viņiem. Tēvs, mēs tevi lūdzam. Ļauj mums pateikties un pielūgt tevi, kopā visiem sakot to lūgšanu, kur mums mācīja tavs dēls. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods. Mūžīgi mūžos. Āmen. Tavu mieru saņemot, ļauj mums iet un dzīvot tava vārda, tavas gudrības un tava miera spēkā. Palīdz izmainīt to, ko varam izmainīt. Palīdz pieņemt to, ko nevaram mainīt. Palīdz atšķirt šīs lietas vienu no otras. Lūdzam, dod spēku, ka pilnvērtīgi varam piedalīties dzīvē, kuru tu mums esi dāvājis. Un Kunga Jēzus Kristus žēlastība, Dieva mīlestība un svētā gara sadraudzība, lai ir ar jums visiem. Esiet svētīti!